Es mācos 10. klasē, un šobrīd esmu izvēles priekšā, kuru no virzieniem man izvēlēties. Kā jūs domājat, vai bioloģijas un ķīmijas virziens man būtu pa spēkam? Ļoti jauki, lūdzu, sēdies. Tātad prieks man par to, ka ir biologi, ir cilvēki, kam interesē viss, kas saistīts ar bioloģiju un dabu, un, protams, ka bioloģija arī kā mācība priekšmets, tāpat kā ķīmija, ir ļoti daudz dažādām profesijām piemērota. Tie ir gan medicīnas, gan lauksaimniecības darbinieki, gan tie ir ķīmiķi, bioķīmiķi, gan tie ir pārtikas tehnologi un daudz vēl citas mūsdienās jaunas vēl mums tikai topošas profesijas. Hei, Klau, vai tu nedomā, ka pēc ķīmijas bioloģijas novirzēja pabeigšanas Uldrukas vidusskolā šeit, Uldrukā, Cūku fermas kompleksā, būtu fantastiska iespēja ikvienam attīstīt savas prasmes un zināšanas lauksaimniecībā? Tik tiešām tas ir vienkārši liels, ka mums Robežu novadā šeit ir tāds uzņēmums, kurš gan audzē cūkas, gatavo lobarību un vēl ražo elektroenerģiju. Vienkārši fantastiski. Jā, man ļoti interesanti bija parādīt. Jūs arī redzējāt, ka šobrīd arī liekas, kas tur cūku audzēšana, bet jūs visur redzējāt, visur strādā tehnika, visur komputerizēts, un cilvēki vajadzīgi izglītoti, gudri un ar tādu iedvesmi, lai viņam būtu, un mēs varam palīdzēt jūsu tās domas un iedvesmas realizēt. Paldies jums! Paldies! Es mācos eksliktējā virzienā, kas apmāca ķīmiju un bioloģiju, un šo 3 gadu laikā, mācoties vidusskolā, es esmu iegūsi tādu mācību kā pašdisciplīna un arī laika menedžēšana, kas ir ļoti svarīgi, jo šo 3 gadu laikā tev pārsvarā pašam ir jāatbild par sevi un par to, vai tu vēlies apgūt un uzņemt to informāciju, kuru tev piedāvā. Tāpat kā eksaktais virziens, arī mēs dodamies uz dažādākajām ekskursijām, piemēram, uz anatomijas muzeju. Tāpat mēs apmācāmies RTU, un tā ir lieliska iespēja izbaudīt universitātes dzīvi, sastapties ar profesoriem, dekāniem un saprast, vai tieši tas, ko tu esi sev uzlicis kā mērķi, ir tas, ko tu tiešām vēlies. Mācoties vidusskolā ķīmiju, bioloģiju grozā, ir ļoti jūtama manis interesējošo priekšmetu skolotāja attieksme, kas ir atbalsts brīžos, kad ir mākušas šaubas vai nepārliecība par lietām nākotnē. Skolotāji vienmēr ir mēģinājuši nākt pretī un ievirzīt uz tāda pareizā ceļa. Ļoti novērtēju arī skolā radīto mācību darba atmosfēru, kas izpaužās ļoti daudzos laboratorijas darbos, ekskursijās uz uzņēmumiem, kas palīdz iepazīstināt ar tevis to interesējošo atmosfēru un iespējamo nākotnes ikdienas vidi. Šajā diezgan grūtajā vidusskolas posmā skola arī ir ļoti liels atbalsts. Skola finansiāli atbalsta skolēnus, kas mācās salīdzinoši labi, iegūt vadītāja apliecību.